Šī nav vienkārši malkas plīts, šī ir Termo Rossi Violeta, īsta itāļu čuguna malkas plīts ar cepeškrāsni, kas ļaus vienlaicīgi gan apsildīt māju, gan arī gatavot ēst. Principā šis te video apskats attieksies uz diviem modeļiem, uz šo te Violeta, kas ir pieejams divos variantos, vai nu ar ziepjakmenes apdari, vai ar Maljorkas flīzīšu apdari, kas ir divās krāsās bēžā un bordo, kā arī šis video attieksies uz modeli Claretta, kas ir būvēts uz šīs te pašas plīts bāzes, bet apdares vietā tā ir tērauds. Lielākā atšķirība šī te sānu apdare, priekšsapdare mums ir no čuguna, nevis no akmens vai no flīzītēm, un sānu apdare mums ir tērauda. Tātad, kā jau iepriekš minēju, šis ir Termo Rossi Violeta modelis, bet lielākā daļa no visiem nosauktiem tehniskajiem datiem atbildīs arī Claretta modelim, izņemot svaru. Plīts jauda ir 8,2 kW, liederības koeficients ir 87,4%, kas ir ļoti augsts rādītājs, un tā ir paredzēta platībām līdz aptuveni 74 kvadrātmetriem. Plīts ir ļoti tradicionāla dizaina, bet tajā pašā laikā viss izpildījums ir ļoti gaumīgs, tiek ievērotas šīs tradicionālās vērtības, un to iekurot vienmēr ir mājīgums sajūta, kas arī ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Kas attiecās vēl uz dizaina jautājumiem, šis te priekšējais rokturs vienmēr ir iekļauts pamatkomplektācijā, bet ir arī iespējams pievienot sānu rokturs. Par ārējiem izmēriem plīts platums ir 77 cm, plīts dziļums ir 58 un augstums 91,3. Liels pluss runājot ar daudziem klientiem, ka viņi brīnās, cik kompakti šī plīts ir, kā arī parasti plīts atrodas virtuvē, kur nav milzīgi daudz vietas, un tradicionālās vecās plītis bezmazliet aizņem pusi virtuvi. Līdz ar to šis ir milzīgs vietas ietaupījums, bet šī plīts arī nav tikai izskatam, šī nopietna apkures iekārta, ar kur arī var apsildīt māju un pilnvērtīgi gatavot ēst. Tad par svaru šis te modelis ar ziepjakmenes apdari ir 185 kg smags, ar Maljorkas apdari 175 kg smags, savukārt Claretta ir 166 kg smaga. Vispirms jau parunāsim, kāpēc čuguna virsma ir lieliski izvēle un kāpēc itāļi arī to izvēlējās. Viens, čuguna virsmā ir ļoti vienmērīga temperatūra, nebūs tik intensīvi karsts uzreiz, bet varēs šīs te zonas kontrolēt daudz labāk. Protams, virs kurtuves būs karstākā zona, un tālāk no tās būs daudz vēsāka zona, kas ir ļoti, ļoti būtiski, jo šeit mums nav kā elektriskajai plītī 1/9 regulācija, bet šeit ir jājūt, kura zona ir siltāka, kura zona ir vēsāka, un tad mēs pārvietojam ēdienu attiecīgi no tā. Lielākajā daļā gadījumu, vismaz pēc savas pieredzes, ja mums arī izstāžu zālē ar šādu plīts, var mierīgi likt gatavoties, neņemot riņķus ārā, bet, ja tomēr ir nepieciešams šis te intensīvais režīms, kur ir nepieciešama tiešā saskarsme, tad mēs varam likt, izņemot riņķi, un šis te karstums būs, protams, daudz lielāks, jo siltumam nebūs jāaiziet šitik biezam čugunam cauri. Dūmats šai plītī ir 130 mm, un, kā jau es tikko minēju, vai nu tas iznāk no augšas vidū, vai nu no aizmuguras vairāk uz labo pusi, bet ne gluži labajā pusē. Tālāk jau mēs redzam šādu te vārstu ar diviem vārdiem, vai nu work režīms, vai nu start. Start režīms apzīmē, kad mēs tikko iekuram plīti, kad plīts ir uzsilusi, skurstenis ir uzsils, mēs to pārliekam uz work režīmu,
tādējādi ieslēdzot arī cepeškrāsni. Starta režīmā viss karstums tiek pēc iespējas ātrāk aizvedīts uz skursteni, ātrāk to iesildot. Un, protams, nāk arī līdz šāds instruments, ar kuru var visus riņķus izņemt un pārbīdīt. Tālāk jau parunāsim par cepeškrāsni. Cepeškrāsnes durvis izveidotas no tiešām bieza un apjomīga čuguna. Gan cepeškrāsnes stikls, gan termometrs ļaus nevis gatavot tikai uz sajūtām, ļaus arī sekot līdzi gan temperatūrai, gan arī gatavošanās procesam. Jā, tā nebūs tik liela kā elektriskā cepeškrāsnes, bet tās temperatūra būs ļoti stabila, tā saglabāsies pietiekami ilgi, un arī mēs paši esam testējuši šīs plītas cepeškrāsnes, gan arī visi ēdieni, visādi sacepumi, gaļas un tā tālāk sanāk lieliski. Vēl viens pluss šai cepeškrāsnī ir tas, ka mēs esam pamanījuši, ka tā sasniedz temperatūru ļoti ātri. Šos 200–250 grādus, protams, precīzi jau nekad nedabūs ar malkas plīti, bet vismaz aptuveni šo temperatūru arī var kontrolēt. Principā, jā, ar ļoti minimālu malkas daudzumu mēs jau varam sākt gatavot jau cepeškrāsnī, ja mums ir tāda impulsīva ideja. Cepeškrāsnes pilnībā ir emaljēta, kas ļoti atvieglos ikdienas kopšanu, jo visi tauku un eļļas vienkārši no tās noslaucīsies. Ir arī iespējams izņemt šo apakšējo plāksni vieglākai tīrīšanai. Un, protams, arī komplektācijā nāk gan panna, gan arī ir iestrādāta šāda 3 līmeņu plauktu sistēma, kur tad mēs varam izvēlēties, kur šo pannu ielikt. Un ir arī iespējams papildu komplektācijā pasūtīt vairākas pannas. Līdz ar to mēs varam gatavot līdz pat 3 ēdieniem vienlaicīgi. Zem cepeškrāsnes mums arī ir šādas čuguna durvis, aiz kurām ir ēdienas sildīšanas nodalījums. Zīmē ikdienā, kad jūsu ēdiens ir gatavs, jūs to varat izņemt un ielikt šajā nodalījumā. Tas neturpinās gatavošanās procesu, bet tas uzturēs ēdienu siltu. Piemēram, kamēr jūs gatavojat kaut ko uz virsmas vai pabeidzat kaut kādus citus ēdienu gatavošanas procesus. Un tad, kad jau jūs esat visu pabeiguši, tad jūs varat paņemt visu ēdienu vienlaicīgi un vienmērīgi siltu. Šī ir ļoti ērta funkcija. Tālāk jau parunāsim par dekameru. Dekameras durvis mums arī ir pilnībā izgatavotas no čuguna. Tās ir biezas, masīvas, un milzīgs pluss šīm plītīm arī ir tas, ka iekšējā dekameras daļa ir izgatavota pilnībā no čuguna, precīzāk no nomaināmām čuguna plāksnēm, kas salīdzināmā, teiksim, ar vermikulīta vai šamota plākšņu oderējumu ir daudz izturīgāks. Tad, ja šamota vai vermikulīta plāksnes būs jāmaina plus mīnus pēc 4–5 gadiem, tas ir laiku saplaisā un arī nolietojās, tad šīs plāksnes strādās 10–15 gadus atkarībā no lietošanas intensitātes, bet pēc šiem daudziem gadiem ir iespējams arī tās nomainīt, kas ir milzīgs pluss un arī ļoti labs rādītājs plīts ilgmūžībai. Apakšā mēs redzam standarta lietas, kā čuguna resti, kas, protams, būs noteikti pirmā detaļa, kas nolietosies, bet to ir vienkārši izņemt un nomainīt. Lai gan šis ir kompaktais plīts modelis no Thermo-Rossi kolekcijas, dekameras ietilpība nav nemaz tik kompakta. Malka līdz 35 centimetriem, daudz lielāka salīdzinājumā ar citām tirgū pieejamajām alternatīvām. Un, protams, dekamera ir viena no būtiskākajām plīts sastāvdaļām. Ja tā nav vērta lieluma un visa malka ir bezmazliet jāpārzāģē vai tur jāliek mazi skaliņi, tad tas īsti nav praktiski ikdienā. Šai plītī es uzskatu ir ļoti optimāla izmēra kurto priekš kompaktā izmēra modeļa.
Parunāsim tagad par gaisa padevēm, kas principā ir plīts kontrole. Sāksim ar pašu vienkāršāko primārā gaisa padeve, kuru mēs atveram pie plīts iekuršanas. Tā padod gaisu caur čuguna restes apakšu, tādējādi palīdzot iekuršanas procesu. Kad iekuršanās process jau ir noticis, šo te gaisa padevu mēs varam pagriezt 90% ciet, parasti 10% atstāja vaļā. Tālāk mums ir šī te augšējā gaisa padeve, kur arī pie iekuršanas mēs atstājam pilnībā vaļā, bet pie tiešām augstas degšanas temperatūras, tas nav pirmajās 30–40 minūtēs, aptuveni pēc stundas, varbūt pat 2, šo te var aiztaisīt ciet, un arī var redzēt, ka šeit nevar pilnībā to aiztaisīt ciet, kas ir labi, jo šī te sekundārā gaisa padeve atbild arī par stikla tīrību. Tā kā, ja mēs redzam, ka stikls aizkvēp ciet, tad noteikti mēs to esam aizvēruši par ātru un atveram to atpakaļ ārā. Ja gribam būt droši, vienkārši atstājam viņu vaļā un būs ok. Trešā gaisa padeve mums ir šeit, integrēta aizmugurējā sienā, terciārā gaisa padeve. Tātad, ja mēs iedomājamies degšanas procesu, tas notiek, bet kaut kādas daļiņas tomēr nesadeg. Tās daļiņas, kas nesadeg, parasti aiziet skurstenī, un tas notiek zemes efektivitātes plītīm. Šeit šīm te daļiņām, pa šiem te caurumiem, kas ir aizmugurē, tiek pievadīts vēlreiz skābeklis, nodrošināt to, ka tās sadeg otrreizēji un veido siltumu. Mums papildus siltumu, kas nozīmē mazāku malkas patēriņu, tīrāku degšanu. Un zem degkameras, zem čuguna restes ir vēl vienas durvis, kur mēs ar šo te instrumentu varam pakratīt pelnu resti, tādā veidā iebirdinot visus pelnus pelnu pannā, un šeit mums ir pati pelnu panna. Vien klienti jautā, cik bieži ir jātīra. Protams, tas viss atkarīgs no malkas kvalitātes, degšanas kvalitātes un cik daudz kurina, bet mūsu izstāžu zālē līdzīgi tipa plīts, kurinot to katru dienu, aptuveni pelni ir jātīra reizi nedēļā, drīzāk jau 2. Apakšā mums ir atvilkne, kur mēs varam ievietot pannas, katlus, vai jebko, ko mēs vēlamies turēt tuvu pie plīts. Tāda mums izskatās plīts aizmugure. Šo te daļu mēs varam izgriezt, lai šeit pievienot dūmvadu. Kā jau minēju iepriekš, tas no priekša skatoties ir nedaudz pa labi novirzīts, negluži centrā. Un šai plītī arī var pievienot ārējo gaisa padevi, kas ir ļoti būtiski modernām mājām. Plīts nevis lietotu to gaisu, kas ir telpā, bet ņemtu to no ārienes. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par Thermo Rossi Violeta, kas iekļauj arī klarēta plīti. Es ceru, ka tas bija interesants vai vismaz informatīvs. Ja gadījumā jums ir interese par kādu no šiem modeļiem, vai arī vienkārši jebkas, kas ir saistīts ar malkas apkuri, jūs droši varat sazināties ar mums www.ceplis.cu kontaktu sadaļā. Mēs jums palīdzēsim, ja vēlaties apskatīties šīs te visas iekārtas klātienē. Mums ir arī izstāžu zāle netālu no Jūrmalas, kur strādā pēc iepriekšēja pieraksta, un šo te pierakstu var veikt arī mūsu kontaktu sadaļā. Paldies vēlreiz, un lai siltums katrās mājās!